Labdien, man sauc Osvalds Zebris, es esmu rakstnieks un žurnālists dažkārt, un mēs turpinām brīnišķīgo lasīšanas veicināšanas kampaņu, ko realizē Olēnas novads. Šodien atrodamies Olēnas pirmajā vidusskolā, īstenībā vietā, kur šī kampaņa sākās. Pirmā intervija notika tieši šeit ar Aiju Jankovu, un šodien mēs tiekamies ar kādu cilvēku, kas ir arī saistīts ar šo Olēnas pirmā vidusskolu, kurš šeit ir mācījies. Un pat mācījies vienā klasē ar Aiju Jankovu, cik es saprotu. Varbūt tāpēc ir liels lasītājs. Es ceru, ka ir liels lasītājs. Mēs tiekamies ar Ivaru Svilānu, kas ir viens no Latvijā pazīstamākajiem komunikācijas ekspertiem. Šobrīd strādā ziņaģentūrā Leta, bet ir bijis gan Svetbankā, gan Maksimā, grūtos un vieglos brīžos dažādos palīdzējis ar komunikāciju. Bet šodien mēs mazāk varbūt par komunikāciju, vairāk par grāmatām mēģināsim runāt, un es Ivaru vispirms gribēju saprast, vai ir kāda grāmata, vai kāds cilvēks varbūt, kas tev ir pagrūdis lasīšanas virzienā. Es domāju, ka grūti tos cilvēkus arī atcerēties tā retrospektīvi, bet es domāju, ka skola noteikti ir, un tas, ko mēs visi noteikti ar laiku piefiksējam, ka skolotāja nospiedums mūsu dzīvē ir daudz lielāks nekā mēs domājam. Un es domāju, tieši tāpat kā liela daļa olēniešu zina gan skolotāju Baroniņu, gan skolotāju Skujiņu, gan, protams, arī skolas direktoru Jāzepu Polānu, kas bija mūsu arī klases audzinātājs, un pēc tam kļuva par skolas direktoru. Un man liekas, ka tie daudzie pilieni, kas tur ir bijuši, tie ir veidojuši mūs par tiem cilvēkiem, kas mēs esam. Jo tā dzīve jau bija tādu grāmatu un filmu stundas, kur mēs jau nedzīvojam dzīves, bet mēs dzīvojam tās kaut kādus mirkļus. Un tie mirkļi, kur mēs tā kā dzelzceļa pārmīs pārkāpjam no viena vilciena uz otru, vai tas vilciens aiziet kaut kur citur, ļoti bieži redzam tikai atpakaļ gaitā. Es domāju, ka skola bija viens no tiem brīžiem, kur arī, tā bija, man liekas, bet tā pilnīgi noteikti bija skolotāja Regina Skujiņa, kas mani tā kā pagrūda, ka es varētu kaut ko rakstīt. Rakstīt, nevis lasīt. Jā, un es izdomāju, ka es varētu kļūt par žurnālistu. Tas beidzās gan ne tā kā ir varbūt labās filmās. Es rakstīju laikrakstam darba balss rakstu par Teodoru Zeifertu. Gribēju stāties žurnālistos, bet netiku, un tad aizgāju mācīties Latvijas universitātē latviešu valodu un literatūru un audzināšanas darba metodas Krievu plūsmas skolās. Patiesībā, un tas atbildot to jautājumu mazliet tālāk, iespējams, ka tas bija nākamais grūdienis ar absolūti daudz brīnišķīgiem pasniedzējiem, profesoriem, latviešu literatūra, Krievu literatūra, ārzemju literatūra, Bībers profesors un daudz citi, kas katrs citādākā veidā palīdz saprast un atvērt kādus durtiņus. Bet tu neatceries kaut kādu pirmo grāmatu, jo man, piemēram, pašu pirmo, ko es lasīju, es varbūt nevaru atsaukt atmiņā, bet es atceros ļoti skaidri, ka man mamma lasīja priekšā Karlsonu. Man nekāda cita grāmata vispār neinteresēja, man tikai vajadzēja Karlsonu un Karlsonu. Varbūt tev arī ir kāda tāda īpaša. Neatceros konkrētu grāmatu, bet es atceros, ka mēs Olēnai Kūdras ielas bērnu bibliotēku, tā teikt, izlaucījām tukšu ar visiem žiliem verniem un to, kas tajā brīdī ir interesanti un aktuāli. Tad pie vecmāmas laukos viņai bija lielais klājums ar Viļa Lāča grāmatām, kas viegli lasās. Un man liekas, ka, lai sāktu lasīt, ir jāsāk ar to, kas viegli lasās. Tāpēc ir man viena no grāmatām, es arī pie sevis domāju, kā cilvēki sāk lasīt un kā arī tādā jaunā vecumā. Mums, ka nav jākautrējas arī no bildītēm, jo tā pasaule kļūst arvien vairāk vizuāla, un tas būs arī jau iemetot provokāciju pretī, par ko es gribu parunāt par to, kādēļ vajag lasīt, vai vispār vajag lasīt. Jā, labi, līdz tam mēs nonāksim. Vai tev skolā bija obligātā lasīšana? Vai tu atceries tādu lietu? Vai tas tev palīdzēja vai radīja pretreakciju? Man liekas, ka visas obligātās lietas dabiski rada pretreakcijas, bet es neatceros to kā kaut kādu milzīgu bērnības traumu, ka man bija jālasa.
Jo es esmu dzirdējis tā kā divus viedokļus, runājot par lasīšanas veicināšanu īpaši bērniem un pusauģiem, ka no vienas puses ir, kā tu saki, ka, tas viss ir biedē, bet no otras puses it kā ir labi, ka, ir tāds ceļa rādītājs, tā obligātā lasīšana. Varbūt, ka tas tīzlis skan obligātā, bet, tev tomēr ir kaut kāds saraksts, tad pie tā tu vari pieturēties, un tas it kā tev ir jāizlasa. Jo citādi jau tas piedāvājums ir tik liels, ka ir var apjukt, vai ne? Zinu, ka tā obligātā lasīšana, manuprāt, tā viena problēma tāda, ka skolotāji no varas pozīcijām iedomājas, ka viņi zina, kā ir labāk, jo viņi zina, ka tā zaļā zeme ir latviešu literatūras šedevrs, un tad iesit ar viņu tik stipri tiem nabaga skolāniem, ka viņš pat komiks nespēja bez viegla nelabuma paņemt rokā, kā atrast to pareizo balansu, kā ieinteresēt, kā saprast to, kas tajā vecumā norizonē, un tad, ja viņi sāk, tad jau lēnā garā, tu nonāc arī līdz tā zaļai zemē, Rainim un citām lietām, ko Moska ir, Moska pat, negribas teikt vārdu zemiski vai nepareizi, mēģināt cilvēku uzreiz jau iemest tajā literatūras klasē, kas, nav objektīvi varbūt domāts tur bērnu pusauģu hormonu vecumam. Ko viņi saprot no tā Raiņa vai Andreja Upīša? Tā ir katram vecumam savs, jo īstenībā zaļā zeme vienā brīdī liekas tīri feini, bet tiešām zināmā vecumā. Bet tev ir līdzi ļoti daudz, un es teiktu ļoti atšķirīga veida literatūra un grāmatas. Kā tu izvēlies, ko tu lasi šobrīd? Zin kā, man skat tieši tāpat kā daudz, kas nāk uz šo podcastu raidījumu arī iekšēji pirmā sajūta ir tāda, es taču nelasu, un kā es tagad tur baigi lielīšos, ka esmu baigās lasītājs. Es arī nepārspīlēšu par to, ka es esmu liels lasītājs, bet tas bija vēl viens tāds domāšanas vingrinājums, tāds domāšanas cikls, ka es izgāju cauri šo pāris nedēļu laikā, kad mani uzaicināja par to, vai es lasu vai es nelasu. Es sapratu, ka es grāmatas kā tādus lasu relatīvi maz, bet tas, ko es sapratu, ka vienā brīdī mēs tik un tā kopumā mēs lasām ļoti daudz. Arī visa darba sarakstes, teksti, dokumenti, faktiski darbs lielākoties notiek, mans darbs notiek dažādā analīze, arī letā mediju monitorings, tas ir viss viens vienīgs teksts, kas tiek pārtaisīts, protams, kaut kādā brīdī ciparos, grafikos un tajā, bet ir jau kaut kāds kopsakarības, bet tas pamats ir teksts. Tā kā mēs kopumā, manuprāt, nenovērtējam to, cik daudz mēs strādājam ar tekstu, jo mēs diezgan daudz arī rakstām, e-pasti un tā tālāk. Līdz ar to arī tās grāmatas, kas ir man, daļu es arī nevarēju parādīt, jo, piemēram, arī man patika arī ar krīzes sākumiem, gan Covid, gan kara un vēl kaut kur pārlasīt vēl Nassima Taleba, Skin in the Game, Antifragile un Fooled by Randomness un citas grāmatas, kur viņš kā finanšu analītiķis stāsta, kas notiek, kā notiek un kādēļ tās lietas, ko mēs uztveram kā kaut ko unikālu, ir vienkārši lietas, kuras atkārtojas. Bet es esmu tāds visādājs lasīšanas ziņā tā. Laikam lielākā grāmata vienas nepaņēma līdzi, jo viņa ir atdota palasīt, šī ir tāda brīnišķīga grāmata par pasaules vēsturi, ko Eiropas vēsturi Norman Davis, bet viņa ir laba ar to, ka viņa var atšķirt jebkurā vietā un sāk lasīt, un Tonija Džada pēc kara, arī tāds liels ķieģelis, kādēļ, manuprāt, tās grāmatas ir vērtīgas, lai saprastu, ka Latvija nav visuma centrs. Ka daudz lietu, ko mēs šobrīd uztveram kā tāda neizbēgamas lietas, ir vienkārši radušās tādā hausa veidā, ir ceļš pat 45. gadu, līdz ar to, tā viena Tonija Džada pēc kara, After War, varētu būt grāmata, ko es arī ieteiktu cilvēkiem klausīt šobrīd. Blakus Šveikam, protams. Šveiks ir, tāpēc, ka es Šveiku arī vēsturis palika. Šveiku no plaukta 22. gada martā. Kad sākās karš, un tu saproti, ka tas ārprāts, kas notiek apkārt, ka vajag kādu references punktu, lai saprastu to, kādēļ tas ir tik absurdi, un ka tas ir bijis absurdi jau no 20. gadsimta sākuma.
Jā, Klau, tad varbūt nonākam tagad pie tā centrālā jautājuma mūsu šodienas sarunā. Kā tu domā, vai vispār ir kāda jēga mūsdienās lasīt, kad informāciju mēs varam gūt visādos daudz vienkāršākos veidos un datus, ar kuriem tu pats strādā, apkopotos veidos un visu kaut ko uzzināt YouTube'ā, noskatīties pamācības un tā tālāk un tā joprojām. Vai tam ir kaut kāda jēga vēl aizvien? Nu, tu saproti, ja es pateikšu, ka nav nekādas jēgas šo raidījumu izdzēsīs un neparādīs, bet ārpus ironijas. Nedzēsīs. Mēs vienkārši bežam visu tālāk. Tas, ko es priekš sevis arī saliku tādus punktus, un es sapratu, ka tieši tāpat kā daudzās citās lietās un vietās, svarīgākais jautājums ir kādēļ. Un nonāk pie jautājuma kādēļ, jo man skatu aiziet divi tādi spārni. Viens ir lasīšana kā vienkārši hobijs, kā izklaide, kā prāta vingrināšana, visticamāk kļūst par nebūs smalks salīdzinājums, bet, zirkopība. Kas līdz 20. gadsimta, kaut kādam vidum, zirgs bija pārvietošanās veids un līdzeklis, un tu biji bagāts, ja tev bija mašīna 20. gadsimta sākumā, un tagad tu esi bagāts, ja tev ir zirgs. Tas ir ļoti dārgs hobijs. Līdz ar to lietas 2-3 pauģu laikā ļoti nomainās, un lasīšanā mums tieši tāpat vizuālie informācijas apgūs veidi ir vidēji, kā skaita, bet apmēram 2 līdz 4, 5, varbūt pat 10 reizes ātrāki. Ja mēs skatāmies sociālo tīklu attīstību, tad, ko es arī nebija tā ievērojis, bet Artūrs Mernis vienā reizē teica, ka, ja mēs tā paskatāmies, katrs nākamais sociālais tīkls kļūst arvien mazāk tekstuāls un arvien vairāk vizuāls. Līdz ar to informācijas apguve, un daudzās citās jomās arī redz to, ka vizuālais ņem pārsvaru. Otrais spārns ir par to, kādēļ lasīt, man liekas, ka un tur viss kļūst daudz sarežģītāk, jo lasīt nozīmē veidot valodas krājumu. Un tā kā, citējot klasiķus, kaujas vairs nenotiek ar zobeniem, bet ar vārdiem, jo tā tas ir jau vairāku 100 gadu. Šī sociālā prasme pastāvēt par sevi, panākt to, ko tev vajag ar valodu, kļūst arvien spēcīgāka, un es domāju, ka mēs redzam arī tie bērni, kuri ir šo labāk apguvuši, un viņi neapgūst viņu tāpat vien. Viņi apgūst to tādēļ, ka visticamāk vecāki lasa viņiem priekšā. Es domāju, ka ir vissvarīgākā lieta, ko es arī varbūt šajā raidījumā gribētu uzsvērt, un mēs kaut kā intuitīvi pie tā nonācam. Nebija tā, ka mēs kā vecāki strateģiski baigi izdomājām, bet mēs bērniem esam izlasījuši arī šeit priekšā. Ja gribat kaut ko sākt mežonīgi ar pīrāgu Māra Putniņa 5 grāmatas, absolūti brīnišķīga lieta. Bija tā, ka bērni jau bija gandrīz atlūzuši, un es teicu, vēl vienu nodaļu. Tam ir jābūt aizraujoši un forši, bet tas, kas notiek ar laiku, lasot priekšā, un ir daudz brīnišķīgu grāmatu latviešu valodā, piemēram, Ziemeļvalstu literatūra, ir izdot ļoti daudz arī skandināvu bērnu grāmatas latviski. Kas notiek? Attīstās valodas krājums, un kaut kādā brīdī tu jūti, ka tie tavi bērni var pret citiem vienaudžiem, viņi iegūst lielāku priekšrocību. Jā, tieši tā. Viņi spēja komunicēt, viņi spēja kaut kādā brīdī arī tajā sociālajā cīņā izcīnīt kādas cīņas un varbūt būt mazliet veiksmīgāki. Tā kā, es domāju, ka, ja ne citādi, tad vecāki var ņemt šo vērā. Jā, bet turpinot to domu, ko tu teici par valodas bagātināšanu caur lasīšanu, mēs jau faktiski, tā pasaule, kur mēs apzināmies lielā mērā, izriet no mūsu valodas bagāžas. Nevelti ir arī teiciens par tavu pasauli ir tik liela, cik bagāta ir tava valoda un tam līdzīgi. Tātad, ja mēs šo valodu spējam bagātināt, mēs būtiski paplašinām to savu pasauli. Un, ja tu varbūt minēji tādu diezgan utilitāru, sociālu prasmu iepratim citiem, bet tas gluži vienkārši varbūt arī ir interesantāk dzīvošana. Ka tu, kā saka, saskati kaut ko vairāk, tev ir galvā vairāk dažādu matricu nosēduši, kas ir nosēdušās lasīšanas laikā. Zin kā, mākslas ir baigi sarežģīti un interesanti, un mēs nelīdz galam saprotam, jo domāšanas process tomēr
pētījumi rāda, ka viņš vairāk ir vizuāls un tēlos. Mēs domājam, ka tie tēli tiek pārtaisīti valodā, mēs komunicējam ar valodu, otrs cilvēks uztver to, izveidot tēlus savā galvā, bet tie smadzeņu procesi tomēr notiek vairāk caur tēliem, caur vizuālām lietām, un tā valoda ir pa vidu, no vienas puses viņa var to gan atvērt, gan aizslēgt. Man liekas, ka tur vēl viens jautājums ir par to, ka nevajag lasīt štrumtus visādus, vajag to limitēto laiku veltīt labām lietām, bet es par to absolūti piekrītu, ka tā valoda, kas ir tēlu veidošanas valoda, tā arī palīdz mums atvērt kaut kādas jaunas lietas, un tas, ko es priekš sevis arī piefiksēju, ka lasīšana piespiež mums apšaubīt to, ko mēs zinām, kas ir zinātnes pamats. Visu laiku apšaubi to, ka tu zini visu. Lasīšana, manuprāt, ļoti cieši saistīta ar vēl vienu procesu, kas būs arvien svarīgāks - mācīšanās. Jo mācīšanās, lai cik varbūt neskanētu neparasti vai pat banāli, kļūs arvien svarīgāka visos vecumos. Mēs redzam, ka ienāk daudz mākslīgā intelekta rīki, un tā spēja apšaubīt visu laiku to, ko tu zini, spēja piespiest sevi mācīties kaut ko jaunu, būs arvien svarīgāka. Līdz ar to tā prasme lasīt, uztvert tekstu, varbūt kopā ar vizuālām lietām, manuprāt, būs arvien svarīgāka. Vispār es esmu tā novērojis ne tikai šīs mūsu interviju sērijas ietvaros, bet arī citās kādās auditorijās runājot par lasīšanu, ka ir tāda interesanta lieta, ka it kā mēs nojaušam to lasīšanas vērtīgumu un jēdzīgumu, bet to nekādīgi nevar satvert, to nevar pierādīt. Un tad atliek tikai, kā saka, vai viens ceļš ir runāt par kaut kādiem, meklēt tiešām kaut kāds ļoti racionāls, kā saka, skaidrojums, kāpēc tev kā lasošam cilvēkam ir kaut kādas priekšrocības, bet tas ir ļoti plāns ledus, es teiktu, tāpēc, ka tur var pierādīt arī pretēju, arī nelasoši cilvēki gūst sasniegums dažādās dzīves jomās, vai ne, ir laimīgi un tā tālāk un tā projām, bet man šķiet, ka tā drīzāk tā atbilde ir kaut kādā tādā emocionālā dimensijā, ka tas vienkārši ir forši vien brīdi. Es domāju, ka tas, un labi, te mēs varētu ieiet vēl dziļāk par to, ka man liekas, ka arī pedagoģijā un vispār tādā cilvēku mācīšanā arī vairāk saprot, ka tie dažādi audiālisti, vizuālisti, kinestētiķi, tas ir nozīmīgi. Un vieni, kur labāk uztver tekstu, vieni, kur labāk uztver bildi, kuriem atkal vajag apjaust, saprast telpu. Bet es domāju, ka lasīšana kļūs par arvien tādu ekskluzīvāku hobiju. Man ir cerība, ka jauniešu auditorijā par stilīgu lietu kļūs, par kontrakultūru. Jā. Kā vienmēr, ja tu gribi radīt kaut kādu kustību vai vēl kaut ko, tad pasaka, ka tas ir pret kaut ko. Jā, tieši tā. Es esmu pieredzējis vienkārši to, piedod, ka es tev pārtraucu Leipcigā grāmattirgu, braucot tramvajā, kur, pārsvarā visi tur ar tiem telefoniem un tā, un pāris tādi jauni cilvēki, kā saģērbušies, protams, pilnīgi atšķirīgi nekā pārējie, tur melnās drēbes un lielie zābeki un tā, bet uzsvērts tā, lai visi redz ar tādu biezu grāmatu rokā. Nevis kaut kur stūrītī kaunīgi, bet tā vidū. Tas man tā radīja tādu domu, ka tas tiešām var būt ar laiku tāds kontrakultūras elements. Man bija viena provokācija arī prātā, es atceries tagad, ja lasīšana pati par sevi ir vērtība, tad tagad vairs es neatradu nevienu, lasam telefonu grāmatu. Tie, kas veci cilvēki atcerās to, jaunieši nesaprot, kas tās ir telefonu grāmata, bet tad vienkārši lasam. Līdz ar to lasīšana pati par sevi, viņa nav kaut kas, kas pastāv atrauta no kaut kā. Tas ir kaut kas, kas palīdz pārlekt kaut kādā nākamajā gribas teikt, spēles līmenī. Ja tu neesi izgājis to līmeni, tev ir grūti tālāk saprast, ko tu dari ar tām prasmēm un sākam nonāk līdz sociālajām prasmēm un tam. Pat cik tu esi mācījies pedagoģiju un pats diezgan daudz lasi un arī esi strādājis tik daudz dažādās vietās, dažādu pieredzi tev ir, vai tev ir kaut kāda recepte vai kaut kāds viedoklis vai ideja par to, kā ar šo lasīšanas problemātiku būtu jāstartē skolā jauniešu auditorijā?
pusauģu auditorijā. Klausoties arī viena no šiem podkastiem iepriekšējiem, mēs runājam, es teicu, ka ir jaunieši lasīs to, kas ir par viņiem. Tam jābūt ir interesanti. Piedošana, neviens nav atcēlis to, ka cilvēki dara to, kas ir interesanti. Un tur mums izveidojas tā lielā pretruna. Es tagad bišķi iešaušu lapsaņu pūznī par to, ka mums, ka pedagogi daudzos gadījumos iziet no savas varas pozīcijas, un viņi domā, ka šādi ir labi. Es zinu, ka tā daudz pieminētā zaļā zeme, ka tas ir labi. Tu man pēc 40 gadiem teiksi paldies. Varbūt, bet TikToks ir foršāks šajā brīdī. Un atrast to noti, kāpēc tas pats tintiņš pavisam maziem bērniem. Tā bildīta ar tekstu. Dabūt to sajūtu, ka tur ir kaut kas interesants un foršs. Dabūt to saturu. Piemēram, man mazākais bērns un pārsteidza Lapskalniņa Mīkls. Tas man likās nopietni. Pirms kaut kādiem gadiem, kad mēs to lasījām, viņš pats izlasīja. Viņam nenormāli patika. Un es tā biju pārsteigts. Tas ir kādā vecumā viņš bija? Viņam bija kaut kādi mazie 11 gadi. Tā kā nebija tā, ka tur tāds. Ir kaut kāds lietas, kas aizķer, un tu nevienmēr vari to saprast. Un, protams, ka tagad tas, ar ko konkurē visa pedagoģija un viss pārējais konkurē mums, ka divām lietām ar to gamification, jeb to spēļu pasauli, kur visam jābūt ir viegli, pieejami, ātri, vizuāli, un otrais ir ar uzmanības deficīta lietām, jo es vienā konferencē runāju ar metas cilvēkiem, cik ir tas maģiskais brīdis, cik ir lēmums, kad mēs šo īkšķīšu kustību, cik ilgi mēs izlēmjām, lai skatītos Instagram vai Facebook postu vai pāršķirtu, un teica, 0,8 līdz 1,4 sekundes. Tas ir lēmuma ātrums. 1,4 sekundes šobrīd, un pateikt viņam, ka tev būtu jāizlasa 400 lapas puses kaut kā, viņš saka, not fun, lol. Jā, es būšu YouTuberis, es pēc gada braukšu ar jaunu BMW. Visam jābūt ir ātri, ātrums pieaug, un tas, ko arī mēs redzam no sociālajiem tīkliem, kam jābūt tam angļu termins instant gratification, ka tam gandarījumam un tam dopamīna efektam jābūt ir tagad. Un kā to ielikt tajā lasīšanas, to, ka tam jābūt ir tagad un uzreiz ar kaut kādu dopamīnu devu. Atkārtošos cerību tikai uz to, ka ir cilvēki, kuriem negribās tā kā visi. Un, kā es šeit varu arī piebilst, ka skanies var mazliet augstprātīgi, bet agrāk bija tā, ka teksts bija vara. Jā. Ja tu lasīji tekstu, ja tu pasūtīji, Pēterburgas, Maskavas, Berlīnas vai Rīgas avīzes, tu biji mazliet vairāk informēts par to, kas notiek. Vēl aristokrātija ļoti daudz lasīja. Tas bija tas pamatveids, un kāpēc arī, piemēram, tā pati Bidzema Kurzema arī Latvijā, tas pats 19. gadsimts, kāpēc tomēr bija daudzi procesi notika citādāk nekā Cariskajā impērijā, tāpēc, ka paši hernhūtieši un vispārējie mācīt, lasīt arī zemniekiem, bija daļa no tā, ko tie paši vācu baroni arī darīja. Bet es domāju, ka tā teksts un vara, tas bija tas, kas bija agrāk. Tagad varbūt tas nav tik izteikti, bet tik un tā. Tie, kuri mēģinās caur lasīšanu, caur skatīšanos, tur arī tas mums saplūst, vai audio grāmata ir teksts, vai YouTube video, kurā tu skaties, lasi titrus, piemēram, par kādu vēsturi. Tu tā kā lasi vai tā kā skaties. Bet tā vēlme mācīties un uzzināt kaut ko vairāk, un mums absolūti brīnišķīgs piemērs ir bijušais Latvijas universitātes rektors Mārcis Sauziņš, kuram intervijās un sarunās ar viņu var just to tādu nervu noti vai tādu, lai nebūtu jāsaka angliskais drive, tādu vēlmi visu laiku izzināt kaut ko jaunu. Jā. Un tā prāta kustināšana, kas ir grūti. Jā, tā ir sagadījies, ka mēs ar tevi tiekamies gadā, kad Latvijā tiek svinēta grāmatas 500 gadu. Latviešu grāmatai 500, jo 1525. gadā, kā vēsta leģenda, uz Rīgu ir ceļojušas pirmās grāmatas latviešu valodā, kas gan ir gājušas bojā.
nav saglabājušās, bet, ja jau 500 gadu šī lieta ir notikusi, tad gribētos pieņemt, ka, tuvākajās 10 gadēs viņa nenogrims un nesabruks, un šī tev pieminētā kāra uzzināt kaut ko jaunu, iespējams, ka arī būs tas dzinuls, kas liks arī lasīšanai pastāvēt. Cerams. Cerams, kā Nasims Talips saka, ja kaut kas notiek ļoti ilgi, tad ir arvien lielāka iespēja, ka tas notiks vēl ilgāk. Ļoti cerīgi. Paldies, jā. Paldies, Ivar.